Nav teju nevienas latviešu ģimenes, kuru nebūtu skārušas komunistiskā režīma represijas vai deportācijas. To piedzīvojušas latvieši daudz viet mūsu zemē un arī tālu ārpus Latvijas robežām. Tāpēc arī citviet pasaulē šajā nedēļas nogalē aizvadīti komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi. Lielbritānijā visu 3 Baltijas valstu pārstāvi kā ik gadu vienojās kopīgā piemiņas dievkalpojumā pašā Londonas centrā, piedaloties visu 3 valstu koriem. Tikmēr Beļģijā šorīt svētbrīdis norisinājās Lomeles brāļu kapos. Beļģijas Latviešu evaņģēliskā luteriskā draudze aicināja sanākušos atcerēties visos karos kritušos, izsūtītos un piespiedu kārtā pasaulē izklīdinātos latviešus. Šāds piemiņas svētbrīdis Lomelē regulāri rīkots jau vairāk nekā 65 gadus. Šogad piemiņas svētbrīdī piedalījās ap 20 cilvēku, no kuriem daļa mērojusi ceļu no Vācijas. Sanākušo galvenie vadmotīvi ir nemainīgi – saglabāt sirdī karā kritušos un komunistiskā režīma zvērībās cietušos, kā arī nākamajām paudzēm nodot vēstījumu. Šīs ir Latvijas vēstures lapuses, kuras nevar un nedrīkst aizmirst. Būt šeit kopā ir 2 iemesli. Viens – sirsnīgs un ģimenisks, jo, lai arī nepazīstam, mēs esam viens otram līdzīgi, jo mītam prom no tām mājām svešā vietā un padaram to par savu vietu tad, kad kļūstam viens otram par savējiem. Un otrs svēts, ne tikai ģimenisks iemesls, pieminēt mūsu tautā ir varoņi, kas savu dzīvību par saviem draugiem mīlestībā ir atdevuši. Paldies viņiem par to! Paldies jums visiem, mīļie, ka esat šeit kopā un negribat aizmirst šo patiesību. Lomeles brāļu kapos Beļģijā 39 000 karavīru vidū dus arī 60 latviešu. Pēc svētbrīža uz viņu kapu vietām tika guldīti ziedi.